aicināt manā YouTube kanālā. Šīs dienas tēma ir 6 padomi projektoriem, vai arī visiem tiem, kuriem ikdienā ir miedarbība ar projektoriem. Būs noderīga šī informācija. Nu ko, sākam? Padoms numur 1. Nekad neko nemeklē. Gribas teikt, nolaid savu acu skatienu vai skaties visiem tā kā cauri. Ļauj aurai runāt pašai par sevi. Nekad neko nemeklē. Šeit ar meklēšanu bezapzinātā līmenī, zemapziņā, es domāju tādu meklēšanu pēc enerģijas, pēc atzinības, rekognīšana, bet tādā ļoti, ļoti sadzīviskā līmenī, tādā, kuru mēs iespējams pat nepiešķiļam, ka mēs to darām. Un 2 iemesli, kāpēc tā. Pirmkārtām, projektora aura ir ļoti personiska aura. Tā burtiski ir kā lāzera stars, kuru nevar nejust. Ja cilvēks iet pa priekšu un viņam nopakaļus nāk projektors, kurš skatās uz viņu, viņš noteikti jūt to viņa auru, kad mani kāds vēro. Un to vienkārši burtiski nevar nejust, un bez uzaicinājuma tā jūtas kā tāda ielaušanās manā privātajā telpā, tas jūtas ļoti intīmi, ļoti personiski, un ja es neesmu gatavs tā kā atvērties, atklāties, un es neesmu uzaicinājis projektoru iejaukties, lai viņš mani vadītu manā virzienā, tā kā izmantotu projektoru savām vajadzībām, es to neesmu apzināti ieaicinājis, tad man projektoru uzmanība ir ļoti nepatīkama. Un tas, ko es censtos darīt, es gribētu no tā izvairīties, un projektoram tas var radīt rūgtumu, jo tas ir tā kā noraidījums, atraidījums, atgrūšana, tāda pretestība. Un tāpēc šis ir padoms numur 1 projektoriem, lai jūs maksimāli izvairītos no rūgtuma piedzīvošanas savā dzīvē un iegūtu vismazāko pretestību no dzīves. Pirmais padoms ir nekad neko nemeklē. Viss tas, kas tev dzīvē ir nepieciešams, atradīs tevi, atnāks pie tevis pats, arī enerģija, atzinība, tā atnāks pie tevis pati. Nekad neko nemeklē. Ja tu meklēsi, tas automātiski radīs pretreakciju, pretestību, noraidījumu, un tas jūtas nepatīkami. Nekad neko nemeklē. Esi aizņemts ar sevi, nodarbojies ar sevi, nodarbojies ar savām interesēm. Nekad neko nemeklē. Esi aizņemts ar sevi. Var trenēties ejot veikalā, neskatīties uz cilvēkiem. Nu tā, vai skatīties tā kā cauri, vai doties pēc tā, kam tu esi atnācis pakaļ uz veikalu. Padoms numur 2. Esi pacietīgs un maksimāli izvēlīgs. Mums visiem ir nepieciešams nonākt miedarbībā ar mums vispiemērotākajiem cilvēkiem. Bet tieši projektoriem tas ir tā kā crucial, tā kā mega svarīgi, teiksim tā. Jo no tā, kādi cilvēki ir projektora dzīvē, no tā ir atkarīga projektora dzīves kvalitāte. Jo tā būs tā enerģija, no kuras projektors dzīvos. Projektorus citas personas ietekmē visdziļāk, visvairāk. Un
Tas nav kaut kas tāds, no kā būtu jābēg vai jāizvairās. Tas ir kaut kas tāds, no kā mēs nevaram izbeigt. Tas ir mūsu uzdevums – tapt ietekmētiem, jo mēs esam radīti, mēs esam nākuši šeit, lai justu citus un lai viņus vadītu. Tāpēc mēs no tā nevaram aizbeigt, no šīs ietekmes. Tas mums ir mūsu instruments, mūsu uzdevums, tā ir mūsu atvērtība, kad mēs ņemam burtiski iekšā otru cilvēku, gaisa, malks, pamatīgs, dziļi. Mēs dziļi izjūtam šo cilvēku, un tas mums ir vajadzīgs, lai mēs precīzi sajustu otru cilvēku un sniegtu viņam guidance, vadību, atkarībā no viņa vajadzībām, kuras mēs ņemot sevi iekšā, sevi izjūtam, un tad mēs varam projicēt uz āru. Negribu gadījumā padzerties, ja? Tā kā kaut vai tik sadzīviskā līmenī. Mēs ņemam iekšā, mēs jūtam. Un labāk jau būtu, ja mēs ņemtu iekšā kaut ko maksimāli veselīgu priekš sevis, vai ne? Mūsu veselībai vispiemērotāko. Tā kā es lūdzu maksimāli izvēlīgs un pacietīgs. Pareizie cilvēki uzradīsies tavā dzīvē. Esi pacietīgs un izvēlīgs. Vēl viena lieta pie šī punkta ir projektoriem ir jābūt pieejamai izejas stratēģijai. Tas gan arī attiecās globālāk uz jebkuru nesakrālo tipu, gan manifestori, gan reflektori. Viņiem, bet visvairāk projektori, bet jebkurā gadījumā ideja ir tāda, ka nesakrālajiem tipiem ir jābūt izejas stratēģijai. Projektoriem ir jābūt iespējai atvienoties no kontakta. Tā kā, kas ir tas parastais projektora aura? Viņa, tas, kas atrodas tuvumā, to viņam iekšā. Un ir grūti fokusēties uz sevi, uz savām domām, savām idejām, saviem projektiem, ja kaut vai tu esi vienā telpā ar vēl vienu cilvēku, kurš var tev netraucēt, viņš tev var neuzdot jautājumus, bet tava aura, viņa ir piekonektējusies un uzmanība ir aizgājusi. Un tāpēc projektoriem ir nepieciešama sava privātā telpa, vai tā būtu istaba, vai tā būtu darbnīca, vai tas būtu darbs, kaut kādā telpa, kur viņi var, es atvainojos, bija ļoti patīkami ar jums te visiem pasēdēt, paldies, man ir jādodas, kur šis projektors var aiziet un pabūt ar sevi prom no cilvēkiem. Negribas teikt aizbēgt, bet paglāpties, atgūties, atjaunoties, pārslēgties, paņemt uzmanību sev, jo projektora aura, viņa, kā jau es minēju, viņa vienkārši līp klāt cilvēkiem, fokusējas uz cilvēkiem, un tas ir 100% uzmanību uz otru, un tāpēc ir vajadzīga šī izejas stratēģija, lai tas cilvēks, projektors, lai viņš var vispār ar sevi arī kaut ko padarboties, var to pašu ar saviem projektiem, par savām domām, tikt skaidrībā, ar savām jūtām, tikt skaidrībā, atpūsties, pagulēt, palasīt, neiztekt. Jo, ja šāds laiks tiek liekts projektoriem, tad tas rezultējas garstāvokļu svārstīvās maiņās, tas var rezultēties miega traucējumos, tas var rezultēties apātijā, uzmanības deficītā, vieglā aizskaitināmībā, intereses zudumā un attiecīgi arī visādos fiziskos traucējumos un saslimšanās. Tāpēc sargājam sevi un paņemam laiku priekš sevis, lai pēc tam mēs varētu nodrošināt savu maksimālo kvalitāti ārējai pasaulē. Padoms numur 3. Iemācīties atteikt sev nepiemērotiem uzaicinājumiem. Šis padoms arī
būs noderīgs ikvienam no mums, katram pēc savas stratēģijas, bet atkal projektoriem tas ir visbūtiskāk, vissvarīgāk, jo projektoriem fonā valda programma, ka bailes palikt bez enerģijas, un ja es atteikšu šīm piedāvājumam, nedod Dievs, man vairāk neviens neuzaicinās, vai ja es atteikšu, man vairāk nekad nepajautās, vai ja es atteikšu, es palikšu bez šā vispār, ja? Un visādi šitie narratīvi, viltus kas nu tik būs, ja es atteikšu, es, nezinu, palikšu bez enerģijas, nomiršu, ja? Vai es būšu slikts, ja? Bet, tas jau atkal nāk no atvērtā, piemēram, emocionālā centra, ja? No konfrontācijas, atteikšana, ja? Konfrontēties, ka tu radīsi otram cilvēkam nepatīkamas sajūtas un kā tev būs to pārdzīvot. Bet tieši, ja mēs runājam par projektoriem, tad padoms numur 3 ir iemācīties atteikt sev nepiemērotiem uzaicinājumiem, balstoties uz savu iekšējo autoritāti. Jo es par to esmu stāstījis iepriekš par projektoriem, ka tā bezapzinātā fona programma, kas valda, kad bailes palikt bez enerģijas un ka projektori ir gatavi ķert ciet visu, jebko bez šķirošanas, lai tikai būtu kaut kas. Un tas arī iet kopā ar iepriekšējo, ko es teicu, ka jābūt izvēlīgam, kādu enerģiju tu ņem sevī iekšā. Tāpatās arī šeit iemācies atteikt sev nepiemērotiem uzaicinājumiem vai sev nepiemērotai enerģijas līmenim, kvalitātei. Jo ne viss, kas spīd, ir zelts. Un tā mums ir domāt mūsu iekšējā autoritāte. Tad, kad tu saņem uzaicinājumu, kā viss ir korekti, viss ir pareizi, un tad ir kā tas tevī jūtās, ko saka tava autoritāte. Jā, viss bija korekti, atnāca, man uzaicināja, un tālāk ko? Ko saka tava autoritāte, kādas tev ir iekšā sajūtas. Varbūt tev esi emocionāls projektors, un tev vajag laiku, lai to sajustu. Varbūt tu esi liesas projektors, un tev viss ir skaidrs uzreiz, un tu esi apjutis un domā, kā man to tagad pateikt, jo tev ir skaidrs, ka, teiksim, nē, un tad prasīs, kāpēc, un tad tu domā, bāc, man būs jāizdomā kaut kāda attaisnojuma. Reizēm tu pat tiešām nezini, kāpēc, bet tu vienkārši jūti, ka nē. Tā kā trenējies izšķirt uzaicinājumus. Trenēties, iemācies pieklājīgus atteikuma teikumus. No sākuma tas šķitīs mākslīgi, bet, kā saka, fake it till you make it, vai ne? Labi, ejam tālāk. Padoms numur 4. Nedod bezmaksas padomas. Nedod bezmaksas padomas. Tas ir tāpatās, ka tas atkal ir saistīts ar to, cik tu veiksmīgs kā projektors jutīsies dzīvē un cik lielā mērā tu piedzīvos kaut kādu pretestību vai rūgtumu dzīvē. Tātad projektori, viņi ir šajā plānā, zemes plānā. Tas viņu talants ir neironu saišu daudzumā. Un viņi skatās, viņa superspējas ir intelekts. Tāpēc bieži vien viņi redz vairāk, dziļāk, tālāk, un viņiem gribas pateikt, kā ir labāk un kā nevajadzētu darīt. Bet tur ir tas āķis, ka kādam ir jāpaprasta tavs padoms, jo pretējā gadījumā tas ir tā kā tu tos savus talantus, to savu redzējumu unikālo, tu tā kā dimantus nober zemē cilvēkiem pie kājas, lūdzu, man nekā nav žēl. Un cilvēki, teiksim, pirmo reizi dzīvē redz dimantus, viņi vispār nezin, kas tāds ir, viņi staigā pāri bradājot. Un kā tev tas jūtās, tad, kad tu zini tā savu vērtību, to savu talantu, ko nozīmē dimanta vērtība. Viņam vienkārši bradā pāri. Tāpēc
atkal, jā, ejam atpakaļ uz visiem iepriekšējiem padomiem. Esi pacietīgs, gaidi, līdz tevi kāds ieraudzīs un tev paprasīs tavu guidance, tavu vadību, tavu redzējumu, tavu perspektīvu. Un tad, kad tev paprasa, tas nozīmē, ka tu esi granted, tev ir piešķirta enerģija, un tevī ieklausīsies, un tu sajūtīsi, ko nozīmē veiksme. Reizēm vēl ir tāds cheat codes. Tas nenozīmē, ka, piemēram, es iesaku eksperimentē. Bet manā praksē un pieredzē ir bijuši arī tādas situācijas, kad mūsu stratēģija, viens ir uzaicinājums, ka mēs gaidām, otrs ir, kad mums jāsako tam, kas mums ir interesanti, interesēm. Un reizē man ir tā, kad es sēžu un es domāju, bet ir tāda vilkame, kā ģeneratoram. Labi, tā ir interese. Bija gadījums Taizemē, kad sēžu ar paziņu draudzeni pie galda, un man ir baigā interese par personu pie blakus galdiņa, un sēžu, un es domāju, nē, Linda, tu esi projektors, nu kā tas tagad būs, ko tu tur tagad kaut ko griezīsies, ko tu kaut ko prasīsi, tu vispār sēdi un gaidi savu uzaicinājumu. Bet es jūtu, kad ir kaut kāda tāda interese. Un es tā kā griežos, un sanāk, es tā kā inicijēju. Es inicijēju sarunu kā manifestors, bet izejot no intereses. Un tagad tās ir tā, ka tu kā projektors vari eksperimentēt ar šo savu interesi. Tad, kad tu jūti interesi, virzi to savu interesi uz savu interesu objektu. Šajā gadījumā tā bija persona pie blakus galdiņa. Es aiz savis ieinteresētības sāku uzdot jautājumus, vārds pa vārdam, tā un tā, kas un ko un kā. Un tagad viss, paldies, es parunāju, un es ceļos augšā, un es dodos projām, un tagad es saņemu savu uzaicinājumu. Persona pie blakus galdiņa lūdz manu telefonu numuru. Un šajā mirklī, kad es saņemu uzaicinājumu dalīties ar savu telefonu numuru, tas ir tā kā uzaicinājums korekts, uz korektu miedarbību, teiksim tā. Es vairāk nesaskaros ar pretestību, man tiek piešķirta enerģija, lai es turpinātu vadīt. Un tad mēs arī nonākam pie 5. padoma, kurš saka, ka vislabāk jau tomēr ir sagaidīt to uzaicinājumu vai pieprasījumu no ārpasaules. Redz, ir iepriekšējais piemērs, kurš mums rāda, kā ar intereses izrādīšanu mēs arī varam saņemt uzaicinājumus, un ka tas nenozīmē, ka uzaicinājumu gaidīšana ir kaut kāds pasīvs process. Bet, lai nebūtu kā ar tiem dimantiem, kurus tu nober citu priekšā un pa viņiem tiek pāri bradāts, vai tie, kuri pamanīja vērtīgumu, izdevīgumu savās ielika kabatās, bet paldies pat nepateica. Lai tas neradītu šādas situācijas rūgtumu, sagaidu uzaicinājumu. Izrādi interesētību, pavēro, ir kaut kāda atsauksme, atsaucība pēc tavas vadības, vai nav? Nav? Neiesaisties, priekš kam tev pretestību? Tev pietiekoši daudz pašam ir ar ko nodarboties, kur likt savu enerģiju, savu uzmanību, lai sevi pilnveidot un kļūtu par labāku instrumentu. Mēs arī secīgi nonākam pie pēdējā 6. padoma, kurš mums saka, ka ir jānodarbojas pašiem ar sevi. Nodarbojies ar sevi, nodarbojies ar to, kas tevi interesē, nodarbojies ar to, kas tevi aizrauj. Trenē intelektuālos muskuļus, jo tā ir tava superspēja.
tavs pēc noklusējuma lielākais sinapšu skaits, nervu galu savienojumu skaita daudzums ir tavs spēks, superspējas, superpowers. Skaidrs? Tāpēc izmanto to un pilnveidojies. Informē par saviem atklājumiem sabiedrību, raksta zinātniskās publikācijas, raksta pētījumus, publicē to, ko tu esi izpētījis, atklājis, uzzinājis, pamato to, demonstrē savu intelektu. Un tici man, ar laiku to kāds noteikti pamanīs un novērtēs. Un kādam noteikti vajadzēs tavus talantus, tavas intelektuālās spējas, tavu unikālo redzējumu, un tu saņemsi uzaicinājumu piedalīties kādā projektā. Tas var prasīt laiku, un nevis var prasīt laiku, tas noteikti prasīs laiku. Projektoru dzīvē viss notiek stipri lēnāk, tāpēc vēlreiz atgādinājums: apbruņojies ar pacietību, esi izvēlīgs uzaicinājumos, izvēlīgs cilvēkos, kurus tu ielaid savā dzīvē. Neko nemeklē, nodarbojies ar sevi, izrādi interesi, neko nemeklē, nevainīgi. Un skaties, uz kuru pusi tevi dzīve aicinās, un tad nočakojies ar savu iekšējo autoritāti, vai jā, vai nē. Un nebaidies paņemt sev vairāk laika, lai sajustu, vai arī tieši ar laiku uztrenēs, ja tu esi liesas projektors, to sajūtu, ka tagad ir jā vai tagad ir nē. Izskatās, ka tas bija arī viss, ko es gribēju teikt. Veiksmi prasa laiku, es novēlu tev veiksmi, es patiesi novēlu tev drosmi, uzdrīkstēšanos un pacietību. Galvenais – pacietību. Eksperimentēt ar savu dizainu un vēro, kā dzīve unfolds. Tā kā es šobrīd saku tev bučas, atā, un es ar prieku labprāt palasītu, ja tev ir kas sakāms komentāros, vai atsūti man privātu ziņu. Ļoti labprāt dzirdēšu, kā tev iet tavā eksperimentā. Atā.